Lai diskutētu par aktualitātēm primārās veselības aprūpes jomā, Veselības ministrija sadarbībā ar Pasaules veselības organizācijas pārstāvniecību Latvijā rīkoja starptautisku konferenci. Konferences mērķis – aktualizēt primārās veselības aprūpes nozīmi veselības aprūpē, daloties starptautiskā pieredzē par efektīvākajiem risinājumiem tās stiprināšanā un kvalitātes uzlabošanā. Ciešā sadarbībā ar nozari sagatavots primārās veselības aprūpes attīstības plāns 2014. līdz 2016. gadam. Tā mērķis ir stiprināt primāro veselības aprūpi kā pieejamāko, efektīvāko un visaptverošāko veselības aprūpes līmeni, palielinot primārās veselības aprūpes lomu profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā, kā arī uzlabot primārās veselības aprūpes kvalitāti. Savu apsveikumu konferences dalībniekiem bija atsūtījusi arī ministru prezidente Laimdota Straujuma. Atklāšanas vārdus teica veselības ministra Ingrīda Circene un Pasaules veselības organizācijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Aiga Rurāne. Kristīna Bērpod runāja par primārās veselības aprūpes attīstību Pasaules veselības organizācijas Eiropas reģionā, uzsverot, ka primārā veselības aprūpe ir veids, kā nodrošināt veselību ikvienam. Tamas Evitovits, iepazīstinot par starptautisko pieredzi saistībā ar primārās veselības aprūpes finansēšanas modeļiem, norādīja, ka veselības aprūpes nozarē jāstiprina savstarpējā koordinācija. Frančeska Kolombo prezentēja, kā pielāgot primārās veselības aprūpes politiku, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Sistēmas ekonomiskajā analīzē un secinājumos uzsvēra, ka hroniskiem pacientiem, kuriem var palīdzēt primārās veselības aprūpes līmenī, slimnīcā nav jānonāk. Egita Pola iepazīstināja ar Veselības ministrijas jaunās politikas iniciatīvām primārās veselības aprūpes attīstībai un stiprināšanai, pateicoties ikvienam, kurš iesaistījās tā izstrādē. Vienka Boerma aicināja apdomāt, vai Latvija var mācīties no pieredzes, kas gūta citās Eiropas valstīs. Matijas Vismar savā runā atskatījās uz diskusiju ar galvenajām ieinteresētajām personām par primārās veselības aprūpes stratēģiju Latvijā. Līga Kozlovska runāja par primārās veselības aprūpes kvalitāti Latvijā, uzsverot, ka lielais tiešās pieejamības speciālistu skaits neveicina atgriezienisko saiti primārajā veselības aprūpē. Anneli Racep dalījās ar savu ģimenes ārsts pieredzi no kaimiņu valsts Igaunijas, uzsverot, ka par ikvienu reformu biežākais viedoklis valstīs ir līdzīgs. Šobrīd nav īstais laiks. Jolanta Zālīte runāja par māsas kompetenci primārās veselības aprūpes jomā, norādot uz īpašu māsas lomu profilaksē, pacientu izglītošanā, riska faktoru noteikšanā pacientiem un hronisko pacientu apmācībā. Savukārt Gunta Anča uzsvēra pacientu pienākumu un atbildību labu rezultātu sasniegšanā, īpaši norādot, ka bez pacienta līdzestības to nav iespējams panākt. Primārā veselības aprūpe ir cilvēka pirmais saskarsmes posms ar veselības aprūpes sistēmu, kurā tiek risinātas galvenās iedzīvotāju veselības problēmas, nodrošinot atbilstošus veselības veicināšanas, profilakses, ārstniecības un rehabilitācijas pasākumus. Primārās veselības aprūpes stiprināšanas nolūkā Veselības ministrija šo 2014. gadu ir noteikusi kā ģimenes veselības gadu.